Dilles, suņu burkšķi, tie visiem ir saliktais šķemurs. Nē, es runāju par latvāņiem problēmas, kā ierasto. Viņam ir tik liels šķemurs, nevienam citam Latvijas augam nav. Tālāk, kāds knipiņš bija tauriņziežu dzimtai? Gumiņbaktērijas, jā, to vērts ir atcerēties. Un vēl zieds, ja skatījās no sāniem, kā viņš bija līdzīgs? Laimiņai vai taurenītim, tā tad attiecība. Tālāk, kurziežu dzimta, kurvītis. Un lūk, ziedkopa kurvītis tāpēc, ka tie ziedi ir fiksīti, ka viņus neaputeksnētu, braucot augu, bet tagad īres ļoti daudz stāda apstādījumos, bet tur ir brīvā vieta, kur viņus augu savvaļā. Un tagad līdzi sāk pirmais, un tā visi pēc kārtas tikai lasīsi, tu nē. Sāksim tā, gama plikstiņš, viens krustiņš, pie kuras dzimtas ir, un tā uz priekšu. Lūdzu. To varēs nodot. Pagājušas stundas tev atslēdzu naktiņu, bija noteicies, ar kuru mēs strādājām pagājušajā stundā, un tur tam noteicējām bija pat vēl tāds virsraksts, visas dzimtas. No? No? Ganu plikstiņš ir krustiežu dzimta, pareizi. Tā, izlas nākošo. To nelasam, jo viņam jau dzimtas mēs nenosakam, tāpēc jau mēs sakām pakāpeniski. Debestiņa. Ļavas debestiņa ir līdzīgi ziedi. Viņa apļavās, un viņai ir ziedi līdzīgi tā kā puķu ziednīti. Tikai puķu ziednīti ir lielāks, ar šitie ziediņi ir sīki maziņi. Pikos? Nē, jā, tālāk nākošais. Tālāk. 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 Eiropas kāpnes. Tālāk. Pie šmocē.